Pastā. Šodien es aizgāju uz pastu. Pastā ir rinda. Es paņemu rindas numuriņu un gaidu. Man telefonā ir paziņojums ar sūtījuma numuru. Uz tablo parādās mans numurs. Es pieeju pie pasta darbinieces un saku: Labdien, es vēlētos saņemt sūtījumu pēc paziņojuma. Kāds ir jūsu paziņojuma numurs? Lūk šeit: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, L, V. Jā, lūdzu, personu apliecinošu dokumentu. Lūk, lūdzu. Paldies! Šeit ir jāparakstās un jānorāda datums. Lūk, jūsu sūtījums. Paldies! Man vajag arī nosūtīt paku dēlam. Vai jūs varētu palīdzēt izvēlēties kasti? Man vajadzīga kaste un līmlente. Protams, uz kuru valsti sūtīsiet? Uz Vāciju. Kāds ir pakas saturs un svars? Drēbes un grāmatas. Svars apmēram 2 kg. Šī kaste derēs. Vai sūtām ar izsekošanu? Jā, lūdzu, ar izsekošanas numuru. Es iepakoju lietas, uzrakstu adresi uz kastes, saņēmēja vārds, uzvārds, iela, pasta indeks, pilsēta, valsts un atpakaļ adrese. Lūdzu, aizpildiet kvīti un parakstieties. Cik tas maksā un cik ilgi paka būs ceļā? Cena 25,35 €. Sūtījums būs ceļā no 4 līdz 6 darba dienām. Labi, paldies! Es samaksāju. Te ir čeks un izsekošanas numurs. Paldies! Vēl man vajag aploksni un apsveikuma kartīti Ziemassvētkos tantei un onkulim Rēzeknē. Viņiem patīk saņemt apsveikuma kartītes. Lūdzu, 1 kartīti un 1 aploksni. Vai vajag pastmarkas? Jā, lūdzu. Es uzrakstīšu adresi un nosūtīšu šodien. Kopā būs 4,48 €. Labi, paldies! Lūk, jūsu čeks. Paldies, jauku dienu! Paldies, uz redzēšanos! Es izieju no pasta mierīga. Sūtījumu es saņēmu, paku dēlam nosūtīju un kartīti ar aploksni nopirku. Tad varu gaidīt piegādi un sekot sūtījumam ar izsekošanas numuru. Pastā. Šodien es aizgāju uz pastu. Pastā ir rinda. Es paņemu rindas numuriņu un gaidu. Man telefonā ir paziņojums ar sūtījuma numuru. Uz tablo parādās mans numurs. Es pieeju pie pasta darbinieces un saku: Labdien, es vēlētos saņemt sūtījumu pēc paziņojuma. Kāds ir jūsu paziņojuma numurs? Lūk šeit: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, L, V.
Jā, lūdzu, personu apliecinošu dokumentu. Lūk, lūdzu. Paldies! Šeit ir jāparakstās un jānorāda datums. Lūk, jūsu sūtījums. Paldies! Man vajag arī nosūtīt paku dēlam. Vai jūs varētu palīdzēt izvēlēties kasti? Man vajadzīga kaste un līmlente. Protams, uz kuru valsti sūtīsiet? Uz Vāciju. Kāds ir pakas saturs un svars? Drēbes un grāmatas. Svars apmēram 2 kilogrami. Šī kaste derēs. Vai sūtām ar izsekošanu? Jā, lūdzu, ar izsekošanas numuru. Es iepakoju lietas, uzrakstu adresi uz kastes, saņēmēja vārds, uzvārds, iela, pasta indeks, pilsēta, valsts un atpakaļ adrese. Lūdzu, aizpildiet kvīti un parakstieties. Cik tas maksā un cik ilgi paka būs ceļā? Cena – 25,35 €. Sūtījums būs ceļā no 4 līdz 6 darba dienām. Labi, paldies! Es samaksāju. Te ir čeks un izsekošanas numurs. Paldies! Vēl man vajag aploksni un apsveikuma kartīti Ziemassvētkos tantei un onkulim Rēzeknē. Viņiem patīk saņemt apsveikuma kartītes. Lūdzu, 1 kartīti un 1 aploksni. Vai vajag pastmarkas? Jā, lūdzu. Es uzrakstīšu adresi un nosūtīšu šodien. Kopā būs 4,48 €. Labi, paldies! Lūk, jūsu čeks. Paldies, jauku dienu! Paldies, uz redzēšanos! Es izieju no pasta mierīga. Sūtījumu es saņēmu, paku dēlam nosūtīju un kartīti ar aploksni nopirku. Tad varu gaidīt piegādi un sekot sūtījumam ar izsekošanas numuru.